Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Brāļi, Termaki, velotriālisti no Ugāles, no kluba Karters. Tu esi drusku ašāks ar uguni, vai ne? Jā, tā ir. Un tu atkal esi drusciņ ašāks, lai nodzēstu. Nu, tā ir, laikam. Tāds ir tā vecākā brāļa pienākums. Jūs samainījāties ar riteņiem, tāpēc, ka nebija īstie, vai kā es īsti nesapratu beigās? Jā, mēs gājām trenēties uz treniņu, tā bija tumšs. Paņēmām tos riteņus, tad nācās apmainīties. Nepaņēmām īstos. Nu, skaidrs. Tev Jānis par kori ir zvanījis? Vēl nav zvanījis. Tu šodien, viņš tagad zvana. Tu šodien varēsi novērtēt Jāņa kori.
Un tad tu varēsi izdomāt, vai tu gribi, lai tev Jānis zvana, vai tu negribi, lai tev Jānis zvana. Bet, labi. Jāna, tu tā ļoti aizrautīgi skatījies, tu ļoti pārdzīvoji līdzi. Par katru augsto lēcienu tu sarāvies un lūdzu tavs komentārs. Jā, tur jau ir tā lieta, ka es ļoti pārdzīvoju līdzi un lai cik tas nebūtu dīvaini, ja? Šajā priekšnesumā, kur it kā, kas tur tāds, ja? Ir 2 riteņi, ja? Un 2 džeki uz riteņiem. Bet ap to ir uzbūvēta tāda dramaturģija, tāds priekšnesums. Jūs esat izveidojuši un kopā ar jūsu skolotājiem, treneriem, kolosālu priekšnesumu. Tas, ka, it kā no 2 riteņiem un 2 džekiem ir uztaisīts tāds šovs, ka mute paliek vaļā un enerģijas spridzinās apkārt tā, ka, man liekas, dzirksteļoja šeit viss. Lielisks priekšnesums. Paldies jums liels! Paldies, Jāna! Agri, lūdzu, tavs komentārs! Vajag krampī, atkal jāberžē, lai palaižās vaļā, tādēļ, kad es biju tiešām priecīgs. Es skatījos un es priecājos par to, ko es redzu, un priecājos par to, ka man ir iespēja kaut ko tādu redzēt. Tas viss bija muzikāli, tas bija interesanti, koreogrāfiski, ideiski. Jūs piepildījāt ar to, kas te viss bija, visu šo te platekrānu, jāsaka, visu šo te telpu līdz prožektoriem augšā gandrīz vai. Un es domāju, ka pasaules izcilākie cirki, mākslinieki varētu jūs ņemt droši savā kompānijā un nevienu mirkli nebūtu tur kauns nevienam par jums. Man ļoti patīk un jā, tas arī viss. Vēl, es domāju, ka kaut ko, jums ir, protams, jūs esat milzīgi strādājuši, bet kaut ko jūs esat, jāsaka, to talantu laikam tomēr ar mātes piena būsiet iezīduši abi divi. Mammai ar paldies, jā. Protams. Paldies, Agrī! Jāni, lūdzu, tavs komentārs. Tieši tā, priekšnesums pārdomāts. Man pat sapņos nerādās, kad varētu tādu režiju uzbūvēt uz riteņa braukšanu, uz velotriālu. Jūs esat, dzimuši režisori, jāsaka tā. Jā, kurš ir režisors? Visi, mēs kopā ģimene. Daudz viņu ir. Fantastiski. Un man, starp citu, atšķirībā no Ultimate Jump, kur es teicu, ka man svīda rokas un tā kā lidmašīnā bija sajūta, te jūs arī darījāt trakus trikus, bet man nevienā brīdī nebija baili. Jūs to izdarījāt tik pārliecinoši. Ka es pilnīgi skatījos un man bija pilnīgi skaidrs, ka tur viss sanāks, ka tur nekādu problēmu nebūs. Pārliecinoši sinhroni, starp citu, ja, pie muzikas, manuprāt, labākais šīs dienas priekšnesums. Kādu vārdu žūrijai par komentāriem? Liels paldies! Paldies par tādu vērtējumu, tiešām negaidījām. Zvaigznes vēl jau nav bijušas. Vārdi bija lieliski. Protams, bet visi izlem zvaigznes, tāpēc Agri 10 sekundes zvaigznei. Es domāju, ka šitie te džeki varētu piepildīt arī Arēnu Rīga ar tikai tur vajadzētu visu to uzbūvēt un tur būtu tāds šovs, ka nav. Paldies, Agri! Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei. Bet es esmu pārliecināts, šitie džeki aizbrauks uz Ugāli ar 3 zvaigznēm. Paldies, Jāna! Jāni, tavas 10 sekundes zvaigznei. Un tas, ka Jānai puķis pasniedzāt, tas bija tik skaisti. Paldies! Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.